31. maijs ir pienācis un mēs dodamies uz Dragon Drive atklāšanas pasākumu, kurš notiek Trīniekos. No 11. līdz 1. tātad mums būs brunch ar visiem mūsu tātad igauņu lietuviešu draugiem. No 1 līdz 4. tātad jūs varēsiet publiski apskatīt visas tātad ekskluzīvākos superkārus Baltijā, jo viņi ir šeit Trīniekos šodien, kas ir baigi interesanti. Un tālāk mums būs neliels pārbrauciens pār Latviju un vakarā jau tusiņš Monkey Clubā. Tas, kas vēlas ietusēt, dodās uz Monkiju, kas nevēlas tusēt, tas turien nedodās, bet skatieties viennozīmīgi līdzi, sekojiet mūsu kontentam šodien, jo tas būs ļoti interesants tikai tāpēc, ka tik daudz superkārus jūs Latvijā nebūsiet to redzējuši. Pasties, kā mēs ar Geļiku gāžam pa tējiem. Vispār pa pirmo, pa Blacksmus, pa priekšu Valērijas un pa Mehanika LE. Pavisam skaisti, Here you go. Perfect. Yes, and I will fill you in over. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Klau, mēs esam klāt, tev pavisam nopietni dabujām tātad aprocis. Un rekur baigi interesanti izskatās, ne? Rītīgs pasākums. Tātad Denis man ir sagādājis dāvanu, par kuru es neko nezinu. Man patīk dāvanas un tātad manas iepriekšējās mašīnas īpašnieks. Ex-draudzenē, jā, Denis. Tātad man ir sagādājis dāvanu. Iesim pastīties, ko Denis ir sagādājis. Dāvans ir foršliet, ejam, Denis, uzmetam aci, kas tur ir. Es ar nepacietību gribu redzēt, kas tur ir. Vispirms es gribu pateikt, ka Edins ir viens no manam vislabākiem draugiem. Paldies tev, Denis, tas ir patīkami. Daudz respektu. Viņš ir pirmais un īstais turbo latvietis. Un mēs vispār nezinām, ko viņam uzdevināt. Tāpēc, ka viņam ir Geļiks ar zeltiem riteņiem. Un viņš nedzer, nesmeķē. Un mums bija ideja no visa komanda uzdevināt tev Kamikadze Collection Certified avokado. Tā ir super dāvana, jo man reāli garšo avokado. Pasties, un viss Kamikadze iekšā, Nu, paldies jau. Vēl viena dāvana. Difūzors no Diptyque. Zelta un melna krāsa, kā First Auto logo. Veco zēn, Un smarža sauc par 34. Tanta kvata. Un man kā reiz ir 34. Tas ir skaisti. Tev paldies jau. Paldies, Denis, tev par šitām jaukajām dāvanām. Tas ir patiešām tik patīkams. Un paldies, Valērija. Paldies jums. Un paldies Mehanikam. Un paldies Kamikadzei. Un paldies Denisam. Special. Tas ir from Japan. Jā, super. Avocado from Japan. Redzi? Miyabi Coat. Pienāk, ka tuvāk, draugi, paskatāmies. Nu vai no pa skaisto. High-end quality. Jau te ir viss top levels, vai ne? Tāties pa pirmo zordu. Cilvēkiem top level dāvans. Super. Paldies. Paldies jau. Paldies tev, Edī. Draugi mīļie, jums visiem novēl tāds draugs. 34. Jā, Tanta kvata. Melns ar zeltu. Tātad melns ar zeltu gan ir manā First Auto logotipā. Gan arī automašīnā G-klasē šeit ir redzams melns ar zeltu. Gan arī M8, tur ir redzams gan zelts, zaļš, arī melns. Tāpēc visur tas iet dzīvē līdzi. Tā kā paldies tev, Valērija. Paldies tev. Super. Paldies tev. Do it like that. Then do it like this. Do it like that. Then do it like that. Then do it like this. Do it like that. Then do it like do it like that. Then do it like this. Do it like that. Then do it like this. Do it like do it like that. Do it like that.
iesim paskatīties nedaudz tuvāk uz automašīnām un paskatīsimies vispār, kas šeit notiekās. Jo dotajā momentā jau superkāra tā tad ir trīnieku trasē, trasa nav liela. Es domāju, diezgan liels mocības tā mašīnā. Viņš tajā mazajā trasītā, iesim paskatīties tuvāk, kas tur ir, laižam. Ko es gribu piebilst, šeit mašīnas ir no visas Baltijas. Tātad Igauni, Blacklists, ja? Lietuva, Latvija, Dragon Drives, viss ir tā kā ļoti daudz mašīnas, ļoti. Ejam paskatīties, uz Sašu tikko izbrauc līkumu. Kāds riepas. Ну как, быстро было, Саш, не? Слушай, я на третьей передаче ехал. Да, ну здесь нету больше где. Šeit mēs redzam riepas svaigas. Nu Zolīt, bišķīt paēd malīgi, nu minimāli. Nu jā, redz, te īsti nav kur ieskrieties, trases salīdzinoši mazā. Zin kā, biķernieki vēl vairāk apēd, bet šeit mēs redzam, redz, nedaudz malu noēst, ja? Tagad tas ir ok. Šeit mēs redzam tātad vairāk BMW markas automašīnas, kas ir M6, V10, ja? M2, M4, M5. Ar šo, kā jūs gan jau, kurš zina, kurš nezina, ar šo aparātu mēs pagājuši gadu braucām tātad Dragon Drive pasākumā. Tā kā baigais aparāts. Un man ir liels prieks par to, ka šis auto ir nodots Denisam un viņš viņu kopju un reāli uztur, pasties kādā stīdziņā. Tā kā viņam šis auto ir vairāk nekā auto. Un tas tā ir jābūt ar tādu veidu mašīnai. Viņš tomēr viens no 400. Nu, Ferraris. Varam iefilmēt Ferrari. Man Ferraris patīkās. Laikam es labāk tomēr priekšroku dot kaut kādam Urusam. Es skatījies kaut kādas tātad auto apskats tieši par šo Ferrari, nu brāķēju pa kvalitāti ārā. Izskatās vizuāli viņš ļoti iespaidīgi, vai ne? Sākot jau no šejienes, no Huracana ir pa lielam visi Igauni atbraukuši ciemos, kas ir Huracan, Sevo, kur vēl viens, M4, R8. Man kādreiz baigi īstumā patīkās R8. Vēl aizvien man patīk. Tā mašīna izstās reāli, viņa izstās labi. Jā, reko STO ir, jā. Šito mašīnu jau mēs zinām. Kā tev patīk STO? Ierakst komentārā. Vai tu labāk vienkārši paņem Huracan Evo kaut kādu vai STO? Pa lielam malaģu baigie Igauni atbraukuši, redzīt tādu gabalu Blacklists cepur nost forši, vai ne? Atbalsta. Daudz Porsche un Lambo, ko mēs redzam, man liekas, Igaunijā topā vairāk tieši Lamborghini. Lietuviešiem, man liekas, Porsche vairāk ir tāds tā kā top auto, kurus tu vairāk redzi uz ielām kaut kā tā. Šito mēs pagājuši gadu testējām. Un bija plāns īstenībā pa 298 GTB. Plāns vēl nav izpildīts. Es domāju, ka tas viss atnāks. Ir tam Ferraram savs šarms. Ja mēs paskatāmies no aizmugures, piemēram, ne? Tas ir 296. Ja? Nu, izstās labi, viņš izstās iespēju. No 812 arī izstās krūti, pasies to aizmugurīt. Es neesmu Corvettes tāds baigais fans, sevis Corvette neņemtu, bet mašīna vizuāli piekrīt, tad izskatās iespējīgi, vai ne? Es gāju cauri aparātiem, es sapratu, ka īsumā viss kaut kas ekskluzīvs tajā. Ja, ko mēs redzam SLR, jā, kas ir SLS. Jā. Tur GT3 RS bija baigi labais aparāts, Blacklistam, ne? Man liekas. Jā, Blacklist īstenībā atbrauc, kad es 6-7 mašīnas, jā, kopā ar Kevinu, ar Torstenu, Maliču. Tas jau arī notika, kāpēc. Es visiem skaidroju. Mēs jau aizbraucām pie viņiem 15 mašīnas. Un tad, kad bija tas pasākums, jā, tajā Aston Martinā, jā, viņš pats pateica, paldies liels, ka jūs atbraucāt 15 mašīnas skaitlīgi. Tas ir super. No Rīgas. Līdz ar to viņi arī uzskata, ka viņiem arī bija jāatbrauc. Un tas ir tik forši. Protams. Reku lietuvieši, jā, kaimiņi musē arī atbrauc. Nu, es uzskatu, ka tas viens no krūtākiem pasākumiem, kas vispār bija. Un es ceru, ka tikai tāda arī būs. To tas arī visu apvieno. Paskaties, kādas mašīnas cilvēki, visi smaida. Nu, nav nekāda problēma. Grib brauc uz trasi, piesakies brauc, grib brauc uz kārtīgu, tad tur. Mašīnas ir foršas. Es domāju, ka to arī kaifotu. Bez variantiem, skaties, nav jau tāda pasākuma šeit Latvijā. Nu, ja mēs paskatāmies, tas pats, piemēram, nu, kaut kāda auto eksotika vispār nestāv blakus šitam visam pasākumam. Izbeidz! Tas tāds pasākums nav vienkārši. Nu, Mēs esam pašā centrā Baltijas. Tām dēļ mēs esam, teiksim, cienīgi redzēt divreiz vairāk nekā katra no tām valstīm. Gan Igaunija, gan Leiši, viņiem nekad nebūs tik daudz mašīnas, jo gan vieniem, gan otriem ir slinkums vienkārši aizbraukt. Pārāk tālu viņiem tas nogurums sakrāties, un viņi nevarēs izbaudīt tās emocijas, kuras viņi izbauda šodien un tūlīt.
atbraucot tik vien 300 km, var teikt, iesildot tikai savus riteņus. Precīzi. Un tāpēc mēs caur tejieni nododam skatītāju jums tur. Tu tagad sēdi pie savu kompjūteru vai telefonā, varbūt kaut kur lido, varbūt es atvainājumu, varbūt pēc garas smagi darba dienas vienkārši apsēdies un skaties video. Tāpēc ir forši, ja, ko mēs te varam parādīt, jo aparāti ir baigi daudz. Varbūt pārējiem pakomentējam kaut kā uz laiku. Vispār nav problēma. Te viss ir skaidrs. Tas ir šitais te tramvajs uz sliedēm. Okay, jā. Varēja jau redzēt, kā viņš brauc pa trasi. Es pat neredzēju, īstenībā, kā un bija. Reku Viktors redzējis, viņam saka, tu vienkārši, paskaties, lai redzēt atšķirību, no iepriekšējās mašīnas, kurā Igors mūs stāv uz vietas. Vispār nekādas liekās vibrācijas nav. Ja, teiksim, mēs skatāmies uz kaut kādu pāristo GTS-u, vai uz to pašu Heritage, viņš kustās, viņš slīd, tu redz, ka viņam grūti braukt. Šīs te aparāts ir... Viņš ir paredzēts tam, ne? Viņš vienkārši ir iedzemdēts trasē, es tā teiktu, jā. Es tev iesaku, ja kaut kad izbraukt pa normālu trasi, kaut vai biķerniekos blakus, nevis pašam, bet blakus ar to, kas zina, kā ar viņu braukt. Tu būsi vienkārši šokā, jo tajā brīdī tev vienkārši tā fizika nesaiet kopā. Tu saproti, tā taču nevar būt. Tā ir. Tu jau man uzsēdināji jau visiem. Bet, pareizi. Taisnība, tā ir taisnība ir. Ko mēs darīsim ielās, ja mums ir iespēja braukāt, respektīvi pa biķerniekiem uz Pērnu aizbraukt, tur forši trasi ir. Protams. Ja mēs brauksim tagad uz Gran Turismo Nürburgring pasākumu, 3 dienās slēgts pasākums, tas ir vispār bomba. Tur nākamreiz arī laikam brauc. Centīsim tev tur arī ielikt, jo tas ir vispār kaut kas savādāka lieta, jā, tur vienkārši kaifot. Edijs Nürburgringā, iedomājieties, jā? Es likšu storijas un tev likšu pievienošu, lai tu varētu, zin kā, pārlikt un parādīt, kas tas ir, jo tur būs mums arī tas walkings pa trasi, jā, tas ir ļoti forši. Iedomājiet, cik viņi tur garum pa trasi, cik mēs tur stundas iesim pa to trasi. Bet tas viss atkal jāfilmē, jo tas ir reāli to nodot. Visu es piemēram pats to gribētu redzēt. Nav iespējams to visu retranslēt, ja varētu kaut kādā vienā brillē ielikt visu to, ko tu redzi. Trešā acis uz pieres vienmēr palīdz. Jāpadomā par to, būs par to jāpadomā. Ejam, paskamies savu mašīnas. Tev viss skaidrs. Kosmos. Vienkārši kosmos. Te nav ko runāt. Te nav ko piebilst, jā. Cik viņš mākā pusļāmu? Ne, kaut kā? Tas ir minimums. Es domāju, ka vairāk jāskatās vienkārši. Tas jau viss ir atkarīgs no tā. Tas ir kolekcionārā mašīna, jā, kāds status tajā mašīnā, cik nobraukums. Bet es pat domāju, tuvāk vienam ļaunam. Citronam? Citronam, jā, kā tas saucās jūsu lokā. Es nezinu. Nosauc par citronu. Šeit arī tajā tālienā, kad ar mums bija sarkans, jā, SLS, reku ir melns tagad. Tas arī parāda tikai to, ka tās mašīnas ir starp mums. Viņi pietiek kolekcionāriem, jā, vai tiem, kuri vienkārši mīl tās mašīnas. Tas ir tik forši paskatīties. Daži, protams, nesaprot, kas tas ir, jā, bet tas ir arī lielisks auto. Tur jau atliek vien atvērt durvis vaļā, un tu jau saproti to, ka... Tur kosmos. Ja tagad atversim durvis, es domāju, sāks uzreiz filmēt. Jā, protams, sāks lekt iekšā visu. Un šeit, skatoties uz to mašīnu, super mašīna, jā. Bet skatoties uz visu pārējo, tu jau tā... Zini kā, manas domas, man Porsche patīk, bet viņš vienmēr vizuāli, GT3, GT3 RS, viņš izstās savādāk, tur GTS Eiropakā arī izstās savādāk, bet bez Eiropakas GTS un tā, viņš izstās salīdzinoši diezgan tāds vienkāršs, tāpēc viņš uz pārējiem var pazust, bet mašīna ir fantastiski. Jā, bet Heritage, tu redzēji klasiku? Jā, protams, tas ir kosmos, aizējām pie viņa. Viņš ir fantastisks vienkārši, Paskatieties uz tiem zelta burtiņiem šeit aizmugurē. Un tas salons vienkārši ekskluzīvs, točs manuālā jau. Zelts. Vecais. Pa pirmo, vai ne? Kosmos. Cena jau ir X2 no jebkura vienkārši parastā 911. Tur viss ir, līmenī. Precīzi, ziņā, tāpēc es arī tajā First Auto ieliku to zeltu iekšā. Te viņi pasvītrot tos 60. gadus tieši. Es tā arī sapratu. Tu redzēji, jā? Par manuāli? Protams, jā, manuāli saloniņš viss. Kādi viņam griezti ir perforātā Alcantara, tas 60. gadu pasvītrojums, jā? Tieši tāpat kā arī melns ar baltu un tikai uz mehāniskās kārtas viennozīmīgi. Jo iesēžoties šī autiņā, tu saproti, ka tu esi Porsche sākumā, tie klasiskie diski, tikai viņi ir modificēti, jā, protams, šodien. Šis salons arī zilajam, kas mums pa Latviju braukā, viņš ir vienkārši fantastisks, man viņš rīdīgi patīkās. Heritage ir bomba. Ir vērts pārmaksāt. Ir vērts pārmaksāt. Katrs no elementiem šīs salonos Heritage ir apšūts ādā. Katrs, vienkārši katrs.
pat arī tas glāzu turēs, ja, viņš apšūts ādā. Un tas ir tik labas un patīkamas, jā, emocijas, kuru tu saņem no tās mašīnas. Ar viņu nevajadzētu pat arī gāzt, ja, teiksim. Viņš vienkārši tev ir. Un tu parādi jau ar to, ka tu jau esi tanī plauktā, kurš nav sasniedzams priekš parastajiem cilvēkiem. 25. stāvs, 30. apmēram. Un arī krāsojums ir, paskaties, kāda šī te karbona haube, kura maksā aptuveni 45,000 eiro. Arī ir no Turbo S karbona jums, kurš vienkārši nokrāsots. Un tā krāsa ir iekšā integrēta tieši tāpat, kā arī, teiksim, dārgajās mašīnās tādās kā Rolls-Royce. Jautājums Viktoram. Heritage, ja? Vai GT3 RS? Kur tu ņēmi? Viennozīmīgi šo te aparātu. Jā, viennozīmīgi. Kāpēc? Jo ar to es varu braukt gan ikdienā, gan piedalīties kaut kādās vieglajās sacensībās. GT3 RS. Ikdienā būs smagi. Ikdienā nav vajadzīga mašīna, tā ir mašīna tikai trekam pa liela. Redzat, cik cilvēki tik arī viedokļi. Es, piemēram, izvēlētos GT3 RS, jo es kā reiz tad izmantot viņu tikai trasā. Tu ņem GT3 RS, jā? 100 punkti, es arī ņem GT3 RS. Jā, šitais ir bombīgs. Tiešām Viktoram būtu ideāls. Kolekcija, jā. Bet es gribētu braukāt ikdienā ar M5 vai ar M3 un uz trases GT3 RS. Kā daudz sakas ar citu GT3 RS sauc par cheater mašīnu. Jo, ja tu izbrauks ar viņu, tu sapratīsi, kāpēc tas tā ir. Es gribu izbraukt to mašīnu. Kā mēs varam norganizēt, lai es varu izbraukt ar GT3 RS Porsche? Zini, kur varēs izbraukt? Ja tu brauks līdzi uz pērnu, uz Porsche ringu, kad mēs braucam? Jāpaskatās, kad viņam nākamais, jo reku tagad būs Nürburgrings, mēs atgriezīsim mašīnas atpakaļ uz Rīgu, un tad atkal viss tā kompānija, ar tādiem diezgan foršiem vadītājiem, tad viņi būs kopā, un visdrīzāk būs arī tas brauciens uz pērnu, un 100 punktu tevi uzaicināsim, un tad tu varēsi izbraukt ar savu mašīnu pirmkārt, un otrkārt izbraukt ar kādu kopā ar GT3 RS, tad tu sapratīsi, kas tas ir. Jo, kad es izbraucu ar viņu Nürburgringā, 7 minūtes, non-stopā fizika aiziet garām, tu nevari salikt neko, tu netici tam, ko tu jūti, jo tu jau acīm, tu neko neredzi, tu jūti ar visus, ar sevi, zin kā, viņš tur griežās, ko, un tu saproti, ka mēs uz sliedēm esam, vai mēs esam pielīmēti. Un vadītājs tur bija, viņš tādā čiliņā bija brauc, bet mēs nobraucām, lai es zinu, ka daudzi saprot laiku, čilā 7.15. Tas bija super čilā, man liekas, ka viņš vēl Instagramā skatījās kaut kādas storijas. Atbildēs komentārā. Tajā brīdī, kad viņš rulē. Jo es biju šokā, viņš tā, brauc un rulē. Tas ir kosmos. Klaus, zin kā, man īstenībā bija pieredze izbraukt ar GT3 un jau izbraucot ar GT3 tajā laikā, cik tas bija gada atpakaļ, 4 kaut kādi. Tad jau man vispār likās, ka nav citu mašīnu vairs. Man likās, ka GT3 turēs, kā viņš turējās, kā viņš vadās, man rīdīgi patīkās. Un pēc tā momenta tas GT3, es sapratu to, tā vadāmība, viss kā viņš turās, stūrējās, ir kosmos un GT3 RS, tas vispār ir nākamais levels, tāpēc... Tur jau ir lielākā atšķirība GT3 un GT3 RS ir, ka GT3 tas spoilers, viņš ir vairāk kā stabilizators strādā, bet viņam arī tur pierulojuši aizmugurē tā piekarī ir, bet GT3 RS tas spoilers, viņš nenormāli piespiež mašīnu. Es negribu samuldēt, kaut kas ar 800 kilogramiem, tas, kas piespiež, iedomājas, kas tas ir aerodinamika, tas ir kosmos. Mēs vizuāli pastamies, spoilerim, kāds smagums ir? Piespied, tas kaut kādi ap 700-800 kilogrami. Jāskatās pēc datiem, es negribu samuldēt. Ja būtu mums Pāvels blakus no GP Motors, viņš tev precīzi pateikt. Pāvels mums kaut kur bija, Pāvels tieši trasē brauc, mēs viņu noķērām, iefilmējām. Jā, GTS izlaidiņš, jā. Paskaties aerodinamika. Aerodinamika vienkārši kosmosā, jo GT3 nav šitie visi, nav ne šitie. Bet galvenā lieta, jūs jau neredzat, tas ir zem mašīnas. Tu kaut kad redzēji, kā izskatās mašīna GT3 vai GT3 zem? Klau, ja es nemaldos, tev bija kaut kāds viens video. Nevarētu tā būt, ka tu biji, un es tāvā video, man liekas, redzēju. Tur kosmos, un tas bija GT3. Tas nebija GT3, vot tieši tā. Un tur viss šitie... Tas bija melnais GT3. Jā, vot pareizi atceros. Tur, protams, viss sākās no difuzora, no priekšējās lūpas, bet aerodinamika tur vienkārši kosmosā. Un tad, kad tu to visu redzi, tu saproti, tāpēc arī tā mašīna brauc un stūrējā. Pa šito tautiņu, noteikti jums, kā, teiksim, jaunākai paaudzē, Kuru gadu tu esi izlaidums? 76. 76. Jā. Man likās, tu pateici, kuru
Kuru gadu tu esi izlaicis? Kopumā izlaicis. Bišķiņ, jā. Tur starp 80 gadiem. Labi saglabājies, Viktor. Paldies, jā, paldies, Heritage. Porsche Heritage. Editions. Jā, tā kā, jā, priekš jums noteikti, priekš jūsu ambīcijām viennozīmīgi šitā mašīna varētu nokalpot ļoti labu, es teiktu tā, pakāpienu, jā, nākošam līmenim, kad jūs tiešām beidzot sapratīsiet, ka ar šī tādu salikumu mašīnu vispār sportkāru varētu sasniegt ļoti, ļoti daudz tieši trekā. Un tad pilsētā jūs esat pavisam citi cilvēki. Jā, tad Edijs var turpināt braukt ar savu G-klasi, pilnīgi normāli. Rozes tur, rozes dāvināt, jā, vai varbūt kaut kāds pūrs šokolādi, varbūt. Pūrs šokolādi vai vismaz, jā. Jā, no jūsu puses. Šitajā rozes nevar sabāst, cik teiks, tad viena īpašai. Vienu rozi šeit var blakus iesēdināt, jā, un ar to arī tas viss beigsies. Un vairāk dzīvē nemaz īstenībā nevajag. To, kas tu bija pielicis pilnu to bagāžnieku, piedod, ka pārtrauc. Tas jau tikai bija tāds izgājiens, kā G-klasē. Ļoti solīds. Uzvelcot šeit ķiveri, tas ir vispār, tu uzreiz kaut kādā citā līmenī, citā versijā, citā dzīvē, un tad tu vari reāli braukt. Man ir ļoti labs tāds draugs, tas Igors, kas braukā ikdienā tiem Porschiem, ar kuru mēs braucam Nürburgring, viņš vienmēr saka, Valērija, tu kaut kad atnāks pie Porsche. Tas ir vienkārši laika jautājums. Iedomājies kas visu laiku bija brauc ar BMW, tāds M2, M3, M4, M5, visiem 6, 8. Viņš saka, bišķi pagaidām, būs īstais laiks. Un tad, kad es aizbraucu vienreiz ar viņiem uz to Gran Turismo Nürburgringu, otrais, trešo, ceturto izbraucu pa biķerniekiem, es saprotu, jā, BMW ir foršs auto, bet šitais tev dod vienkārši kaut kādu kosmosu. Tas ir next levels, tieši tā. Pavisam citas, jā, pavisam citas. Un es vienmēr biju pret vienas lietas Porscham, cenas. Bet, kad es sāku to visu sajust, es saprast, ok, fine, te ir par ko maksāt. Tie cilvēki, kur maksā 200 plus līdz 300 pat GT3 RS, es visu saprotu, kāpēc viņi atrod to naudu, viņi nopelna un nopērk to mašīnu. Lamborghini ir to, ka mēs runājam, tas visam cits stāsts. Tas ir pilnīgi cits, jā. Kāds treka auto, regula, paskaties, viņš kabrio, viņš sēž, viņš kaifo, viss. Šeit ir cits iespējas. Te ir pilnīgi cits stāsts. Tieši tā pēc tavām attiecīgajām vēlmēm. Ko tu gribi, tur ir aparāts, varbūt pievērsīs vairāk uzmanību, viennozīmīgi skaņa, viss tā, te ir tīri, tā mašīna ir uzbūvēta tā, lai ar viņu reāli izbaudītu to braucienu. Tas ir sports, viennozīmīgi, tas ir sports un nekas vairāk. Un tu ikdienā braukās uz darbu šo mašīnu, uz treniņu? Nē, tas ir tā laušana mašīnas. Tikko tu iebrauc trasē, visi saprot. Viss okay. Viss kārtībā, atbrauc, teicis, skatāmies laikus, un tad tu skaties laikus, un tad tu mēģini sasniegt tos pašus laikus. Skaidrs, ka tu nesasniegsi viņus, ja viņš ir profesionāls vadītājs. Bet paskatīties uz tiem cipriem, piemēram, paskatīties biķerniekos uz cipriem 1.24. Tas ir kosmos. Un to darīja, starp citu, man liekas, Igors izbrauc 1.24 vai 1.23 ar GT3. Partneris. Tu nodarbojies ar boksu, jā? Kaut kādā brīvajā laikā. Vai tev gribētos valkāt boksa cimdus ārā? Boksa cimdus ārā, protams, kad es nevalku. Pa ielu. Ļoti precīzs jautājums, tieši tā, zin kā, tas ir tīri trēka auto. Tāpēc ikdienā ar šādu auto ko darīt, precīzi nebrauci. Un tur ir atbildi, bet zin kas stāsts par to, ka lai sasniegt tādu līmeni, ka tu var atļauties šitādu aparātu trekam, tad tu esi normāls džeks. Viennozīmīgi, jā, tad ir viss kārtībā. Pareiza izvēle. Prioritāte. Tas ir mērķis. Bet arī tas uzreiz parāda mums to, ka tas cilvēks, piemēram, par to pašu Antonijas nebrauc 150, viņam tas nav vajadzīgs. Viņš izbrauc uz trasi, viņš uztais visu, ko viņam vajag. Viņš uztais laiku, ieliek tajā čatiņā, veči, viss kārtībā. Šodien man ir 1.25 apsveiciet. Jā, viss. Super. Pa ielām viņš braukā mierīgi. Un tas ir tas pats galvenais, lai nav šitie, kuri vienkārši visu laiku vēl pa ielām. Kur tu pa ielām vēlas ir trases, lūdzu vēlas tur? Jūs zināt, pēc trases ir tā, ka tu izbraucot no trases ārā, man liekas, tu vispār brauc, ja ir jābrauc uz 50, tu brauc uz 48. Jā, tāda ir pensionāra režīms. Jo tad tev vienkārši negribās nekur skriet, tu mierīgi lēnām izbrauc, visu zolīti pagriezienīši, tas šitas. Tas ir tas bonus. Tas ir kompensācija. Tā ir kompensācija, precīzi. Tu piebrauc uz krustēm, tad piebrauc kaut kādu mašīnu, viņš tev saka, davai. Jā. Nepadodies uz provokācijām, vienkārši. Tas ir precīzi. Ja mēs runājam par to pašu boksu, ir kaut kad liekas, besī viss ārā lecīgs, aizies uz treniņu, palic mierīgs. Gribi rēt mašīnu, tur močīt pa kaut kādu, nezinu, ielām, tur darīt to šito agresīvu, un aizbrauc uz to traku. Tu izliksies un precīzi. Tā kā
pēc tam būs mierīgs. Tev būs emocija koncentrēts tanī tur stundā, kuru tu, teiksim, novēl sev. Vai nu tas ir boks, vai nu tā ir gimnastika, vai nu vienalga, kas tas nebūtu, arī treks, Tev būs tā stunda, par kuru tu esi samaksājis, kur ir normāli apstākļi, lai tu varētu vispār izmantot to agregātu vai aparatūru, vienalga, to equipmentu, kuru tu esi nopircis tieši tanī stundas laikā. Līdz ar to tu saņemsi tās emocijas koncentrēti, un tava atmiņā būs nevis 5 dienas nedēļā, kad tu tur pa rajonu kaut ko tur daudzies. Vienkārši 1 stunda pareizajā laikā, pareizajā vietā būtu labi, ja šitādā te pašā pareizajā laikā un vispār ideāli. Un tas arī ir vērts. Tas ir tas zelta gabals, kurš ir nepieciešams mums katram. Atmosfēra, tas ir tas, pa ko ir stāsts, No AMG ir AMG, tad ir Ivo Ķilts, kas ir 6-kārtais Latvijas čempions autokrosā. Vai vispār vēl ir palikusi kāda brīva vieta?